Nu, tev jaunā versija. Stāstīja, vai tu gaidīji, ka sezonas sākums būs tik smags? Nē, nu, pirmais jau jāstāsta tabulā, un visās tabulās mēs esam augļgalā. Tas ir Bet tas sniegums? galvenais. Nu, sniegums skaidrs viens, kad bez ļoti labi saspēles vadītāji tā komanda nevar realizēt spēli uzbrukumā. Līdz ar to malas vairāk nevar iespēlēties, dabūt brīvus metienus gan tā. Tā kā komandai vēl uzbrukumā jāstrādā ļoti daudz, lai to spēli pilnveidot tādu, kāda ir vajadzīga Eiropas kausās. Kad tad būs tas labas klases saspēles vadītājs? Nu, mūsu uzmanības centrē 4 gabali, kurš pirmais atbrīvosies, to arī ņemsim, tāpēc, ka mums nav laika gaidīt. Iespējams, kur katrs, varbūt šovakar, varbūt rītvakar, varbūt, kad esam gatavi uzreiz ieslēgties. Vai šobrīd leģionāri attaisno uz viņiem liktās cerības? Izskatās, ka šobrīd latvieši velk to komandu. Nu, bet pēc šitie ļoti lēti leģionāri no vienas puses, no otras puses viņi visi pirmgadnieki. Un līdz ar to tas nozīmē, ka viņiem nekādas brīnums nevar gaidīt uzreiz. Vai nu viņi iespēlēsies, vai nu viņi nespēlēs nemaz, 2 varianti. Ja? Tā kā tāda tā situācija ir gan Viljams, tas skaidrs, tas uz laiku, gan Keins ņemti uz maiņu mūsu latviešu spēlētājiem. Es neredzu nekādu traģēdiju, jo viņi ir rezerves spēlētāji. Vienīgais šobrīd nesaprotamais ir Sanders spēle, jo viņš pārbaudas spēlēs bija labākais, un šeit viņš vienkārši pazaudēs visu pārliecību par saviem spēkiem. Vai leģionāriem šobrīd ir dots kaut kāds, vēl pārbaudas laiks, es nezinu, mēnesis, jeb lai uzlabotu savu sniegumu attieksmi, es nezinu. Jautājums ir tikai 2. Viljams, kuram ir, kur katru brīdi mēs varam no viņa atteikties, un viņš to zina, un otrs ir Sanders. Var teikt, ka nekas nav pārējo. Gan Parahovskis, ka labi strādā, izņemot pēdējo spēli, kur viņš bija bišķi traumēts, un Keins veselu darbu dara. Tā kā problēmas nav. Jautājums par Kambalu junioru. Ir dzirdēts, ka iespējams, ka varbūt viņš nemaz VFA nespēlēs, jo esot problēmas ar pilsonības iegūšanu. Jā, tur esot atbrauc līdz 18 gadiem ir viena versija. Pēc 18 dabūt ir 2 reizes grūtāk, vispār neiespējami. Viņam tad ir jāmācās valoda, vēsture un viss šobrīd, ja? Es nezinu, man tā tur sakārtos tā nodarbojas Šenkovs, es neesmu lietas kursā tik detalizēti, bet, tāda tā Latvijas likumdošana. Un pēdējais, ko mēs varam gaidīt no VFA pret Prokom nākamā sezonu, jo tā tikai būs tāda laikam pirmā lielā oficiālā atskaita? Noteikti, vēl tikai, sezonas sākumā un pirmā nopietnā spēle, un tad arī pēc šīs spēles mēs varēsim pateikt, uz ko mēs esam spējīgi šobrīd. Ja? Bet katrā gadījumā tas komandas mums tas galvenais, varbūt tas virzītājs spēks šobrīd ir atrast to formu līdz novembra vidum, kas sāksies ULEPS.